Egi, kādi ir tavi hobiji? Vēl bez remontiem? Jā. Man ļoti patīk staigāt pa krāmbodīti. Ok, forši. Un tev? Nu, man jau tas golfs, bet sezona beigusies, tagad visu laiku tikai gaida izdevību un gaida atkal pavasari un atkal sākumu. Mēs par hobijiem un par radošām personībām un par radošām izpausmēm šodien vairāk arī stāstīsim, rādīsim, jo mūsu galvenā barona ir pieteikusi raidījumā hobiju telpu. Ļoti interesanti. Kas tur būtu tāds svarīgs, tavuprāt? Droši vien, lai katrai tai lietiņai ir sava vietiņa, jo es hobiju telpu iztēlojos gleznošanu, šūšanu. Manuprāt, hobiju telpa ir ļoti tāda privāta. Tikai man. Tas būs liels izaicinājums dizainerei visu sakārtot tā, lai būtu radoši un skaisti. Mēs dosimies iepazīties ar ģimeni, bet jūs varat aplūkot, kā mums ir gājis ar radošām hobiju telpām iepriekšējās sezonās. Mēs esam Ramona, Odrija un Arnests. Dzīvoju mājās ar mazo Jankundzi Odriju, palīdz viņai izaugt par labu cilvēku. Ernests iet skolā. 4. klasē es nodarbojos ar basketbolu un galda tenisu. Mamma ir ļoti radoša. Mana hobija uzrodās kā sēnes pēc liepas. Ļoti patīk darboties ar šūšanu, ar rokdarbiem, dekorēšanu. Pieteicām telpu. Ļoti interesanta telpa. Vienā pusē ir tā kā atpūtas stūrītis, otrā stūrītis man, kur darboties. Pēdējā laikā man vairāk patīk strādāt tā kā kājās, kad es esmu galds ir augstāk un es stāvu kājās. Traucē tas, kad nav normāla galda. Maz arī vietas, kur salikt tās visas lietas, kuras tur ir. Es gribētu tādu ērtu dīvānu vai pat dīvānu krāslu. Ja tur būtu dīvāns vai kur apsēsties, es tur aizietu, paspēlēt telefonu, palasīt grāmatas. Un uzaicināt draugus, mēs varētu galda spēles spēlēt. Telpā ir baltas sienas, bet labprāt tur redzētu kādu akcentu sienu. Vispār bija doma, ja mūs nepaņems, tad paši iesim uz Ikejā un prasīsim dizaineram palīdzību, jo tā telpa ir diezgan tāda sarežģīta. Esam gatavi arī visādām radošākām idejām un interesantākiem risinājumiem. Sveika, Ramona! Mēs esam klāt! Sveiki! Tu rakstīji, mēs atsaucāmies hobiju telpu. Tev vajadzētu iekārtot. Kāpēc tieši hobiju telpu? Tāpēc, ka tā ir vissarežģītākā, visvairāk mantu, lietu. Kas tev šobrīd tajā telpā nepatīk? Tas, ka katra mēbele dzīvo savu dzīvi, viņas nav kopējā stilā vienotā un tāds haoss. Kā tur ar apgaismojumu? Tur tagad ir ļoti slikti ar apgaismojumu. Vasarā tur forši, tur ir lieli logi un tad ir gaišs. Bet ziemā, jā, tad prasītos lampas. Labi, mums laiks doties aplūkot tavu hobiju telpu un lūkosim, ko mēs tur varam pārmainīt. Wow, kāda milzīga loga! Es biju iedomājies, ka būs tāds tumšs, mazs kambarīts, vai ne, kur kaut ko tur tā kā kaut ko šuj kopā. Čuvina! Ceru, ka redzi nesabojāsies. Te pa kājām baigi daudz, kas maisās. Tādai ērtai strādāšanai, jā. Telpa skaista, gaiša, plaša. Labs pamats, ar ko strādāt. Ļoti labi. Tev ir arī sienas, kur kaut ko novietot. Un mums ir atpūtas un spēļu zona. Ļoti jauka telpa. Vai tu redzētu, ka sienu krāsa nedaudz nomainās? Jā, noteikti, jā. Es pat domāju, varbūt kaut kādi dalījumi varētu būt, lai atšķirtu to vienu pusi no tās otras puses. Galvenais, manuprāt, ļoti svarīgi, lai šajā zonā būtu atpūta, miers un komforts. Tur, manuprāt, nevajadzētu lekt ārā visam radošajiem pārāk traki. Tas būs interesanti, ko dizaineri izdomā. Vai viņiem visam pietiks budžets? Pareizi.
Tagad laiks noskaidrot budžetu. Šeit 3 aploksnes, dažādas summas. Jums jāizvēlās viena. Nu, tad viena aploksne, melns, dzeltens, zils. Vai Andrija? Nu, Andrija, kur? Krāsu. Nu, kur? Ieliec pirkstī. Zilo. Jā, nu gribēju labi. zilo. Tātad Odrija ir veikusi savu izvēli. Liels paldies. Es tagad ar šo čeku došos pie dizaineres. Mēs visu tur sāksim jau meklēt. Ja, veikalā. Jūs ar Egitu varat sākt izvākt mantas un mērīt. Jā. Ja? Nu labi, es jūs mazliet apskaužu, jo nākamreiz jūs telpu redzēsiet, ka tā būs pilnībā gatava. Satraukums ir? Jā. Jā. Labi, tad atdod man atslēgas, un tad tiekamies vēlāk. Tiekamies. Atā? Atā. Atā? Šajā svētku laikā es domāju, ka daudzos no mums mostās mazais rokdarbu meistars. Ja? Bet telpas pārmaiņas šodien es uzticēju mūsu debitantei Agnesei. Nezinu, kā viņai veiksies, to tūlīt iesim noskaidrot. Nu, čau, Agnes! Nu, čau. Tev kā debitantei raidījumā es tev izdomāju iedot piņķerīgu uzdevumu. Kā tev patika, kas ir tev padomā, rādi, kas Jā. ir sazīmēts? Nu, man ļoti patīk taisīt šo telpu. Šeit ir tas zonējums. Jā. Tad sadalīt 2 daļās. Šeit būs tā kā darba zona, vai ne? Skaisti, ne? Ļoti. Jā, te viņa varēs visas dāvanas saņot, šūt, kas tik viņai patīk. Otrā pusē ir tā atpūtas zona. Tad, kad viņa ir piekususi, padarīs savus lielos darbus, tad viņa var aiziet atpūsties, pasēdēt divāniņā. Un svētki tuvojas, es redzu, tu pat esi dizainā paredzējis tur stūrītī pat eglīti. Jā. Ko tu esi domājis attiecīgi par galda un krēsla augstumu? Es izvēlējos elektroniski regulējumu galdu Mizon, Ai, cik kuram forši. var regulēt gan augstāk, gan zemāk, gan arī krēslu. Un pēc vajadzības, ja viņai piekūst sēdēt, viņa var mierīgi piecelties kājās un strādāt kājās stāvot. Ejam pie tās atpūtas Nu, ej. zonas. Tā man ļoti patīk. Viņa vispār veidojās kā tāda atsevišķa viesistaba, kur noteikti var sanākt, padzert tēju, kafiju, noteikti uzspēlēt galda spēles. Un es redzu, tu plauktus esi paredzējis, ja? Jā, par cik viņai ir tā kā daudz grāmatu, daudz lietas, izvēlējos atvērta tipā plauktus, kur viņa varēs sākt visas savas lietas. Man ļoti patīk viss šis iekārtojums, risinājums. Tu noteikti vari arī kaut ko praktiski dzīvē te veikalā parādīt. Pareizi? Protams, ka var parādīt. Ejam! Ejam! Hobija telpā noteikti ļoti svarīga mēbele ir galds. Ar ko šis galds ir īpašs? Šis galds ir īpašs ar to, ka viņš ir ar roku regulējams. Viņš ir tāds mazs, bet hobija telpā es domāju, ka būtu nepieciešams lielāks galds. Šis ir lielāks un vietas ir daudz. Viņš ir regulējams arī ar rokturi. Uz augšu, uz leju? Uz augšu un uz leju. Par cik man budžets atļāva. Kas ir ļoti svarīgi. Jā. Es varu ielikt šādu galdu, jo viņš ir elektroniski uz augšu. Un var arī uz leju. Un ir arī vieta, kur var salikt visus vadus. Tas ir svarīgi, Jā. jo būs galu galā visādas šujmašīnas, tur vēl Jā, kaut kādas tā, lai varbūt neveidojas elektroierīces. Jā. Un ir arī pagarinātājs, kur viegli var iespraust to šujmašīnu. Un garantija 10 gadu. Tieši tā. Tu man esi atvedusi pie aizkariem. Šeit šie ir daļai gaisma aizturošie aizkari. Viņi tādi beižā krāsā, ko es domāju pieskaņot telpai.
Nu, šis variants varbūt nederēs telpai, jo es gribu tomēr nosegt. Šie ir kur biezāki, ne? Tie ir biezāki, bet tas raksts nebūs piemērots telpai. Te ir vēl citi varianti, arī daļai aizturoši, bet viņi tādi blīvi. Es gribu kaut ko tādu smagnējāku ielikt, kas piešķirs telpai to eleganci. Tieši šie smilškrāsā, viņi tādi mazliet smagnējāki ir un pieskaņosies telpas krāsē, kā arī mēbelēm. Jauki. Jā. Es redzu, ka ir arī, ja kas pieejam, citi toņi. Jā, protams. Rozīgs, tāds bēši, tumšāk brūns, pelēks un arī tāds tirkīs zilāks. Nu, ir no kā izvēlēties. Protams. Bet mazs padoms. Pirms liek aizkarus, viņi ir obligāti jāizmazgā. Kāpēc? Jo viņi var sarauties. Un tā, kad nogriež vispirms, ir iespēja, ka viņi var būt par īsu. Nu, mūsu saimniece, viņa ir rokdarbniece, šuvēja. Viņa zina, kā varbūt arī atšūt, ja gadījumā aizkari būtu pārāk gari. Ko darīt pārējiem? Varbūt tev ir padomā kāds risinājums? Šeit ir tāda lentīte, ko var pielīmēt. Un, respektīvi, aizkars padarīt īsākus. Un tas ir ļoti vienkāršs veids. Tā ir līmējoša? Līmējošā lentīte, jā. Man ļoti patīk tavs redzējums. Tas, kā šī telpa mainīsies, ne tikai viena, bet abas. Gan hobija telpa, gan atpūtas zona. Tagad tev laiks doties iepazīties ar Egitu, un mēs tiksimies jau, kad viss būs pabeigts. Tiekamies. Čau! Viss notiek. Man uzreiz jautājums. Es redzu, ka ir noņemta grīdlīste. Tas nozīmē, ka kaut kas ir krāsots. Ir krāsots. Bet es nevaru ieraudzīt, kur. Sienas ir nokrāsotas. Pareizi. Tā bija tāds pavisam žildinošs balts. Jā. Un tagad es bišķi tādu bēšīgāku toni, lai rada to maigumu, tādu eleganci. Tas tev ir izdevies, jā. Maigums un elegance arī no šīs Saskaņojas. Un visas tās lentītes, diedziņi, kastu kastītes, kas te zem galda bija, tas viss ir paredzēts, ka tagad parkojās šeit. Tad es atceros to galdu. Jā, šeit tad būs galds midzona. Tas būs elektroniski regulējumais galds, jā. Viņai būs viegli pacelt uz augšu uz leju. Viņai būs liela tāda darba virsme. Vēl es varu pastāstīt, ka pie šīs sienas būs skadis perforētie sienas dēļ, kur viņi varēs sākt visas savas mazās mantiņas, visādus diegus, adatas. Šobrīd arī mums te skaisti spīd saulīte, bet kas būs tad, kad būs tumšais laiks? Pie galda būs paredzēts nīmana lampa, un šeit būs paredzēta arī spultes, 4 spultes, ka viņi varēs mainīt virzienu, kur viņai labāk patīk. Ejam skatīties atpūtas. Ejam skatīties. Ļoti tālu bija, ne? Ļoti tālu. Izvēlējos to dīvānu un vienu atpūtas krēslu, kas tā kā vairāk pieskaņojas un ieiet tajā visā koptēlā. Šeit būs ļoti skaists paklājs, gadīs pa visu šo zonu. Tad būs silti kājņam gan ziemā, gan pie kamīna. Vai visu šo interjeru un toņus tu pieskaņoji šīm te, es nezinu, kā to maliņu sauc? Lielākoties, jā. Es īstenībā galdiņu arī pieskaņoju šai krāsai un paklāju arī pieskaņoju šai. Un midzona galds būs šajā krāsā. Cik interesanti. Tad tev sanāk, kamīns kalpoja kā iedvesmu visam pārējiem interjeram? Jā, lielākoties, jā. Labi, es jau gribētu papušķot eglīti, bet pirms tam izskatās, ka tev vēl kaut kas ir jāpaskrūvē. Man mazliet ir laiks, tev var palīdzēt. Bet, protams. Ir ko skrūvēt? Protams. Agnes teica, es jau zinu, kuru kasti izvēlēties. Es zinu. Es jau ņēmu mazāko, domāju, ka tas būs vienkāršāk. Pirms es dodos prom, man ir tāds jautājums, tad kad es te nākamreiz nākšu, tad mēs kaut ko ar Ziemassvētku tematikā darīsim. Protams, tā būs visforšākā daļa. Ne, tāpēc es tā jau gribu sagatavoties. Un te būs eglīte. Eglīte būs, jā. Strāla zvaigznes būs abos logos.
Jā, tā būs tāda papildus gaismīga. Mēs paši viņus varēsim salikt. Bet, protams. Es, man liekas, neesmu nekad likusi strālu zvaigzni. Nu, tad būs skaista vība. Pirmā pieredze. Jā. Nu, labi. Tagad es tev atstāju šo sarežģīto un nākšu, ka būs smukās lietiņas. Sarunās. Kamēr Agnes un Egita turpina remonta darbus, es šeit veikalā esmu saticis divus foršus džekus. Čau, Sandi! Čau! Kārli! Čau! Jums uzdevums. Spuldzīšu iepakojumu atvēršu es, bet strāla zvaigzni jāsaliek jums. Sarunāts? Jep. Nu tā, kurš ātrāk, tas arī uzvarētājs. Taimers gatavs, paši gatavi? Jep. 3, 2, 1, aiziet! Kārlis ķerās klātam tai pamatnei. Viņam ir tāda kaut kāda stratēģija tikt ar šo visu galā. Sandis neatpaliek. Viņš ir ķēries klāt tieši pašai zvaigznei, pašam tam delikātajam tam sadaļai. Te jau principā piepakojums lido pa gaisu. Mums ir 40 sekundes. Sandis ir vispār ticis līdz pamatnei. Un, protams, tas piņķirīgākais mirklis būs abas daļas savienot kopā. Kad pēdējo reizi strālu zvaigzni likt kopā? Pirmo reizi. Un tu, Sandi? Pagājuši gadu, bet tikai bez šitā statīja. Kārlis tomēr grib saprast, kas tur sāks lasīt tomēr instrukciju. Nu, vispār es jums teikšu, jūs sākumā demonstrējāt vienkārši pārsteidzošu ātrumu. Man likās, mēs visu saliksim minūtes laikā, bet šobrīd notiek kaut kāda uzkāršanās. Kārlis ir tuvāk patiesībā. Nekas nepadodies, nekad nepadodies. Nu, ja tur ir vēl detaļas izrādās. Labi, tiksim galā, ļoti labi. Kārlis ir ticis vis tālāk. Zvaigzne ieguvusi formu. Tā, Kārlis ir ticis līdz puldzītei. Tā tiek skrūvēta iekšā. Un nepadodies līdz galam. Ir! Apsveicu, Kārli. Nu, pacel vismaz augšā, vismaz uzliec virsū. Nu tā. Sandi, paldies par dalību. Paldies, Kārlis. Nu, zini kā, tu esi uzvarētājs. Tev pienākās lūk šī te dāvana karte noteikti arī kāds mazs cienestiņš. Bet tagad mēs atgriežamies pie Egitas un Agneses, kuri turpina, protams, savu remontu daļu. Redzi, šeit ir strāla zvaigznes. Šis ir tas galvenais elements. Jā, nu redz, kā viņas mūk atverās. Viņas ir, kā teikt, dažādi izmēru. Jā. Šitā ir 70 centimetri, bet ir arī lielākas. Viņas var gan likt uz statīvu, gan arī karinātā, pieņemsim, vadā. Tas bija viegli. Nu, redz, cik skaisti deg. Nu, viņš radīs tādu mājīgu noskaņu logos, gan kaimiņiem, gan pašiem. Strāles zvaigznes ir, vai mēs kaut ko vēl dekorēsim, jo man gribās kaut ko vēl pušķot. Man šķiet pašu galveno Ziemassvētku eglīti. Nāk eglīte. Cik skaistā tu gan esi. Pagaidām vēl mazliet tāda. Tāda plakana. Šis ir tas brīdis, kad tiešām vajag mazliet investēt laiku un tos zariņus smuki izčubināt. Bet kā tev šķiet, ir kaut kāda atšķirība dzīva vai šāda te? Manuprāt, šāda versija labāk, jo pirmkārt viņa nebirs skūjas, un viņa var ilgāk dzīvot un pēc tam vairākus gadus. Tiem, kam patīk jau novembrī ieiet tajā svētku noskaņā un gribās varbūt to eglīti jau izpušķot, tad šis noteikti ir. Jā, tu viņam ir lieliski iespēja. Tā. Maziņa. Maziņa, bet mīlīga. Jā. Kas tālāk? Tālāk. Būs vainags jāliek. Kamīnam paredzēts vai durvīm? Pie kamīna. Šādus vainagus var izvēlēties gan lielus, gan mazus. Un viņi var būt ar dažādiem čiekuriem apdarbināti, gan plaši var dekorēt kā šobrīd ar šiem sarkaniem rotējumiem. Jā, es tikai tagad ievēroju, ka īstenībā šie tādi mazi ausiklīši. Jā, tāds ļoti, ļoti latvietisks variants. Atbildīgais brīdis. Ļoti viegli trīcošām rokām. Nu, kā tev izskatās? Skaisti. Liekas, ka tāda skaistā dekoratīvā daļa varbūt ir izdarīta, bet nē, te vēl diezgan daudz ko darīt. Vēl ir diezgan daudz man darba.
Jā. Jup. Tu esi čakli pastrādājis. Nu, kā redzi? Tā ir pilnīgi tāda pasaku valstība uzbūrta. Kā tev pašai sajūtas, kā izdevās? Nu, man ļoti patīk. Ja? Es priecājos, ka esmu uzbūrusi to skaisto Ziemassvētku sajūtu. Manuprāt, ļoti maigi, ļoti silti šeit ir. Varbūt tev bija kādi izaicinājumi? Atrast tā viņai vispiemērotākā skāpi plauktus, lai viņa visas savas kastītes var salikt un atrast piemērotu galdu. Par cik viņai patīk gan stāvēt, gan sēdēt, un tāpēc viņa var elektroniski gan pacelt augšā, gan uz leju nolaist. Nu labi, kā tev šķiet, viss ir gatavs, viss ir savās vietās? Viss ir super, manuprāt. Jā? Jā. Tad sagaidām ģimeni. Protams, sagaidām. Nu, esiet sveicināti. Mēs esam ļoti nepacietīgi beidzot nonākuši atpakaļ mājās. Kā jums gāja? Nu, manuprāt, ļoti labi gāja. Egit, kas tevi pārsteidza visvairāk? Laikam tas, ka plānojums nav mainījies. Visu Ramona jau ir salikusi tā, kā arī dizaineri pēc tam saprata. Viss ir bijis perfekti. Kā jūs pavadījāt šo laiku? Kā jutāties? Bija ļoti grūti sagaidīt. Esmu ļoti nepacietīga, tāpēc man bija ļoti grūti. Es nezinu, kā jūs, es tas tuvāk stāvu, es jūtu vienkārši satraukums, vienkārši tāds vibrē, un tāpēc mēs šajā brīdī arī dosimies aplūkot jūsu jauno hobiju telpu. Tā ir mūsu istaba. Ārprāt. Mēs noteikti nebūtu salikuši tik skaisti krāsas un to visu kopskatu. Krāsu pat nepamanīju. Vienās pastījos, wow. Vienalga kādā krāsā, bet viss bija saskaņots, visi iet kopā. Otri paskaties! Wow! Man patīk ļoti galds un tie plaukti. Un tas, ka viņu ir daudz un ļoti daudz varēs salikt. Ļoti skaisti šitā krāsiņa. Ļoti patīk. Toņi man ļoti patīk. Nezinu, kā dizaineru uzminēja, bet man ļoti patīk ir tumšā koka krāsa. Pierast, ka baltas sienas, viss balts, tagad ienāca iekšā tāds viss saskaņots, melns ar gaišu. Tā ir iespaidīgi, tu ienāc vēl neredzi to detaļu, bet viss kopā tā, wow. Kā būs sēdēt, Ernest? Lasīt gudus grāmatu dīvainā. Savā jaunajās hobiju stūrītīs noteikti saiņošu dāvanu Ziemassvētkiem, un tas ļoti vienmēr ir paticis. O, nu skaisti! Nu vienkārši skaisti! Neatpazīt šito telpu, vai ne? Nē, vispār nevar atpazīt. Mēs tagad dzīvosim šeit. Jo jums ir viesistaba, starp citu, ļoti skaista un plaša, bet šeit ir vienkārši šis viss iekārtojums. Nu, tūlīt jau arī lielie skaistie Ziemassvētki ir klāt. Nu, šķiet, te varētu būt tās svinības, vai ne? Noteikti. Dizainerai Agnesei noteikti izdevās noķert to sajūtu un uztaisīt tā kā mums patīk. Oho, šito mēs nepamanījām. Nepamanījāt, nu, bet tā pirmā lieta, kas bija jāpamanā. Mēs ar aplausiem sagaidām meitenes. Tiešām lieliski izplānots. Nu, prieks, ka patīk. Par ko tev vislielākais prieks? Prieks par visu telpu, par šo sadalījumu, bet, protams, par darba zonu, jo darba zona bija šeit galvenā. Kāda būtu, Agnes, tavu komentāri par atpūtas tieši zonu? Tie plaukti dziļumā, domājot, lai to telpu tā kā iekoncentrētu, lai padarītu dziļāku, un tumšie toņi saskaņojas ar galdu, nu, par cik abas zonas, tā lai viss smuki sakrīt. Paldies Ramonai, ka izdomāju pieteikt. Es nekad nebūtu saņēmies kaut ko tā darīt. Tagad parunāsim par šī visa projekta budžetu. Kā jums šķiet, cik izmaksāja viss šīs pārmaiņas? Nu, vismaz 1 miljonu. Daudz. Cik ir daudz? 3500. Pēter? 4000. Es ar to pašu 4. Šis viss izmaksāja. Kāds ir Tas izskatās dārgāk. Vai ne? Jā. Nu, galvenais, ka patīk, un liels prieks, ka arī par 3200 var ne tikai hobiju telpu izveidot, bet arī šo te skaisto atpūtas zonu.
Šajā īpašajā svētku laikā mēs visi vēlamies viens otru iepriecināt. Un tur talkā var nākt arī, protams, mūsu hobiji. Mums savukārt ir liels prieks, ka mums izdevās iepriecināt arī mūsu ģimeni ar skaistu jaunu telpu. Mēs dosimies pārveidot dzīvojamo telpu. Wow! Iespaidīgi. Dzīvojamā istaba 3 draudzenēm. Noteikti vajadzīgs kaut kas jautrs. Mums nav bail. Mēs uzticamies.